sveiciens šajā dienā. Šī būs meditācija, uzsākot savu dienu. Atrodi savu ērtu pozīciju, kur te neviens netraucēs. Vēlams ir iztaisnot muguru. Iekārtojies, dod savu brīdi, un tad pievērs visu uzmanību savai elpai šajā brīdī. Vai elpa ir mierīga, dziļa vai saraustīta. Jo apzinātāk vēros savu elpu, jo vieglāk tā atbrīvosies un noskaņosies. Lai sev palīdzētu, var veikt 3 dziļas elpas, ieelpot lielu dziļu ieelpu savā degunā un izelpot garu vai izelpt ar muti. Un tā vēl 2 reizes lielu dziļu ieelpu degunā, izelpt ar muti, un vēl 1. Mugurkauls ir iztaisnots, atbrīvot pleci, atbrīvot seju, var pārbaudīt, lai žoklis ir atbrīvots, pakustināt žokli labi kreisi. Acis ir aizvērtas, plaukstas tur, kur ir ērti, klēpī uz augšstobiem. Pavērot, kā tu jūties šajā rītā, kāda ir kļūst tava elpa. Kas arī notiks šīs meditācijas laikā, vienmēr atgriez uzmanību uz elpas vērošanu, uz savu ķermeņa vērošanu, uz šo brīdi. Meditācija nenozīmē neko nedomāt. Meditācijā mēs varam mainīt savu fokusu no domām uz konkrēto brīdi. Un es tev piedāvāju šajā rītā mantru, kuru mēs varam atkārtot domās, paši pie sevis. Un šī mantra būs šāda. Es saku jā jaunai dienai un ņemu līdzi mīlestību, prieku un iekšēju mieru. Es saku jā jaunai dienai un ņemu līdzi mīlestību, prieku un iekšēju mieru. Un tev ir iespēja atkārtot šos vārdus domās pie sevis, sākot no zvaniņu skaņas un līdz pat beidzot, kad zvaniņš atskanēs vēlreiz un mēs nāksim ārā. Es saku jā jaunai dienai un ņemu līdzi mīlestību, prieku un iekšēju mieru. Es saku jā jaunai dienai un ņemu līdzi mīlestību, prieku un iekšēju mieru. Turpināt kārtot šos vārdus savās domās.
ķermenī, var maigi pakustināt kāju, roku pirkstus, ieelpot lielu dziļu degunā, īselpot garu izelpu. Un, kad esi gatavs, var pastipt rokas ar sāniem uz augšu un salikt plaukstes kopā pie sirds, noliek galvu un izteikt savu pateicību par to, ka tu biji šeit, šajā brīdī, klātesošs. Un es pasakos tev un novēlu, lai tev ir brīnišķīga šī diena. Namastē!